Labrīt, ir nākamās dienas rīts. Vakar viss tā aprāvās. Tā filmēšana bijām baigi saguruši. Vēl bija problēmas iečakoties apartamentos, ko noīrējām. Vajadzēja iesaistīt pat booking atbalstu. Kopumā nostājām praktiski stundu pie durvīm ārā, kamēr tikām iekšā. Tad jau bijām tik saguruši, ka duša un par labu nakti. Nu, šorīt jau esam pāduši, iestuprinājušies, sapakojušies, un tad tagad dosimies uz tuvāko baznīcu pakaļ savām svētceļnieku pasēm. Un dabūsim arī pirmo zīmoti. Kā saucās tie da? Kur priekšā ir baznīca, kurā ticamāk, mēs dabūsim savu kredenciāli. Jeb svētceļnieku pasi. Turpinās. Pirmajā baznīcā mēs nedabējām neko. Tur bija sācies dievkalpojums, tur mēs nelauzāmies iekšā. Un uz otru baznīcu mēs aizgājām, viņa ir slēgta. Tad tagad laikam trešā vieta, kur mēģināsim turismu informācijas centrā dabūt, jo tur it kā teorētiski pēc tā, ko cilvēki reditā raksta, ka vajadzētu būt. 8 minūšu gājiens. Uzmanīgi kalnājums ar daudz trapītēm. Negribas satraumēties pirmajā brīdī. Tātad kvests turpinās. Turismu informācijas centrā mūs pārvirzīja atpakaļ uz pirmo baznīcu. Kručs nogaidīsim vai nu dievkalpojumu beigas, vai mēģināsim atrast. Viņi teica, ka tur esot kā viņa kaut kāds birojs. Atbild. Tas Santiago ceļa lietā. Brāc tikai 100 kilometru, bet šķiet, ka mēs pa tiem kalniem esam nogājuši daudz vairāk. Nu. Man sapakoja. Tas ir ko baudā. Ok, turpinām. Tātad izskatās, ka tuvojamies nedaudz kvesta beigām. Esam atkal pie baznīcas pirmās, kur sākās mise. Un tad izstaigājām vēl vienu baznīcu. Kā jau to jūs visi redzējāt. Izrādās, ka šī pirmajā ir birojs un visi darbinieki, kas tur ar pasēm nodarbojās, tagad vada misi. Mise beigsies, nu tur iekšā baznīcā pa labi ir Ovis, kurā varēs dabūt, tā kā sēdam gaidām. Satikām ļoti foršu spāņu mācītāju, viņam bija ļoti laba angļu valoda. Ļoti patīkami iespēju radīja. Viņš starp citu zināja, prasīja, no kurienes mēs esam, kad jūs sadzirdēja, ka no Latvijas viņš zināja Rīgu. Paslavēja mūs par labajām angļu valodas zināšanām. Tā kā superīgs iespējas. Un tad beidzot, pirmās iešanas dienas kvests ir noslēdzies. Pasīti mums ir rokās. Un tagad mums gaida pirmais posms. Mums pagaidām līdz veikalam, tālāk jau pa ceļu. Divi. Un trešais. Līdz pilsētiņai Redondela, ja es pareizi atceros. Aizmirsu pateikt, ka pasītis maksā 2 eiro gabalā. Ļoti laipns Valnādienas mācītājs mums viņas aizpildīja, ielika pirmo zīmodziņu. Nu, labi, sāk izskatīties, ka mums nav lemts šodien startēt, atkal sāk lietus. Mēs par šī kamēr visus pirmo kvestu pildījām, visādi sīkums lielveikalā vēl iepirkām, tad apsēdāmies paēst pusdienas. Paēdīsim pusdienas, un tad mēģināsim kaut kā beidzot virzīties tālāk.
Reikot pirmais apzīmējums, uz Kamīno attiecās. Jā. Вот šitā ieliņa ļoti. Vai tas plašķis? Jā. Так, Гачанга. Tev dabūt plašķīt? Dabūt plašīt. Tur. Nu kā lietas pagāja? Decathlona lietas metālīši ļoti labi palīdzēja. Dodamies tālāk. Tur pasūtīja aliņu, iedeva kaut kādu sautējumu ar maizīti. Nezinu, vai var redzēt, bet līdz Santiago de Compostela ir 96 km 440 metri. Re, kur aug brīvā dabā kivī. Laikam nav gatavi, krituši jau nav. It kā ejam, un kilometri kā nedilst, tā nedilst. Laikam līdz nakmītei beigā tumsā nonāksim. Bet daba fantastiska. Nomocīja man ziņkāri, kas tās tādas pa saliņām kvadrātainām. Tur līdz ir pilns līdz. Saguglāju, ka tās izrādās ar mīdiju fermas. Re, kur sāksies aromaterapijas seans eukalipta audzē. Tas ir labais. Re, kur tur kaut kur lejā mūsu naktmītnes jānokāp. Un tad lejā. Tur tu noliec savu mašīnu, un tad tu šitik te vēl gabalu līdz mājām. Kā tev patīk, dārgais? Tur tu noliec mašīnu, tad uz to visu gabalu tu kā Nu, re, kur mašīna uzstūmās. Mašīna tur lejā. Re, kur labu vēlējumi. Labā. Radikāli atšķirās no tā, pie kā mēs esam pieraduši. Esam nogājuši jau 11 kilometrus. Esam tikuši pilsētiņā ar nosaukumu Redondela. Mēs ejam pa maiglo ceļu. Iespējams, mani nemaz nevarēs dzirdēt. Kāda bultiņa? Staba būtiņa.
Rūpiņai ir turniņš, te tur kaut kur ir jāiet. Man liekas, ka mums līdz tam aplim jāiet. Bet tūlīt paskatīsimies. Nezinu, kas tas ir. Pēc tam noskaidrosim. Bet izskatās iespaidīgi. Nepatīk tos šauros īros. Šeit baznīca? Tāpēc tā tiek apniņķīts priekšā. Es tas principā tā negribu iestrācies. Kaut milzīgs tur zīves. Nezinu, vai var redzēt. Kaut centimetru 30. Izskatās pēc forelēm.